Pagājušo sēriju noslēdzām ar nelieliem gruntēšanas darbiem. Šo sēriju iesākam ar grīdas panelīša stūra metināšanu. Tātad jau pieķeram klāt, redz, kur mūsu panelīti, pielīdzinam ar āmurīti no vienas un no otras puses, tā lai rezultāts ir skaists, taisns, līdzēns un baudāms. Tad, kad viss ir nometināts, noslīpējam lieko, sagruntējam un liekam pa virsu mūsu nākamo panelīti, kas ir mūsu šī šķērs lonžerona gals, kurš arī ar smilšu strūklu ir satīrīts un nogruntēts ar epoksīdu grunti. Tad metinam visu pilno šuvi, punktu metinājums, pielīdzinam vēl nianses, šādi izskatās iemetināts. Klājam pa virsu nākamo panelīša daļu, kuru arī līdzīgā stilā mēs iemetinam iekšā. Ar šādām tādām un citādākām veiklām kustībām mūsu fragments ir iemetināts. Šādi izskatās pirms slīpēšanas, manuprāt, diezgan skaista šuve, kur arī būs pietiekami spēcīga šuve, un šādi izskatās apslīpēta šuve. Nākamajā sērijā taisam domkrata vietu.